Sveiki, draugi! Šodien mēs esam pašā Rīgas centrā. Kāpēc vai šeit nebūtu zivis? Reku pīles! Ja nebūs pīles, būs vismaz... Nē, ja nebūs zivis, būs vismaz pīles. Ja? Es eju nosist pīli. Es jau tik ātri paspēju... Garš tur man ieķērās, jau zālēs, es neiešu pakaļ un nācās izmantot spēku un, diemžēl, pirmais metiens oficiālais. Nu, ja šitā pavadiņa man arī nu tad tikai pa taisno jāšur klāt būs. Jā. Un būs diezgan streit tas. Es teiktu, ka tieši nebūs streit, bet īstenībā rekums tieši pretī mols, tur mēs varam iet, varbūt kāds reizes skriet paķert. Kas tad aizskriet, ne? Bet es redzu uzrakstu mols būtiski rekur. Kaut kādām uz gāja pārējām, uz kādām uz kaputu uzraut. Nē, gāja pārējā arī tieši pretī mums ir. Māri, kāds tev prognozes ir šodien? Prognozes tādas, kas tikko s***os. Man sāk piņķerēties tās polis, prikoli. Man nepatīk, ka tā notiek. Es saprotu. Krači, sāka pīties, viss pola pārpinās. Tagad man jāsniek, kad jauniem mezgli jādomā. Pietiks ar ķipa tādu, redz, es izvilku vienkārši, vai viņš cilpās stāv. Manā pieredzē šis nav nekad nofēlējis. Nofēlos tev. Kāpēc viņš nav nofēlējis, nekad manā pieredzē? Tāpēc, ka tu nekad tā neesi darījis. Tieši tā. Okay. Tā, es tagad domāju izrādīt šito un tādu O! Hell yeah! Bļaļ, viņš pēc tiem kalmāriem kūpinātajiem. Damn! Vismaz pusdienas būs. Tas, ko es tikko teicu, ir, es neesmu pārliecināts galīgi savā mezglaciešanas spējā, tieši žilkas. Un viņš ticamāk, es papārīju savu pavadiņu un savu to zivtiņu, bet, kā es teicu, Jēzus Kristus, lai gribēju, lai tā noteikti, tā notiks. Klausies, kāpēc tādi viļņi agresīvi palika? Ar laivu kāds gan aizmāca. Pasties. Kā, es zinu, ka tu nezini. Bet skaties. Es šitā pa vidu cauri. Liekas. Nē. Nē, jā, tam metālam būtu jābūt priekšā, un āķim būtu Viņam jābūt šitā? Es nezinu, vai āķim jābūt uz augšu vai uz apakšu tai zivī. Kā es pazīšu, kā ar manēji? Mēs īstenībā arī trenējamies šitam te. Mēs bijām tīmā pagājušajā gadā Rektopus 2023 fishing kapā. Ja finālā, laikam jābūt šādā pozīcijā, ķipa ar āķi. Sanāk, no apakšas ieduru, viņam šitā jābūt tad, ja? Nē, metāls priekš jābūt. Apgriez viņu otru šitā. Nē, no āķis tev pasies, kā stāv. Nē, tev ir vienkārši savādāk tas āķis. Tam otrādāk viņš? Kā viņu man iekodīs? Nē, jā, viņam kodīs no aizmugures, un tu vienkārši lām ievelc. Tas, ko es gribēju teikt, ka mēs gatavojamies tam Stanley kapam. Šogad nopietnāk. Jā, šis nav lielais fishing video, kas šis ir tas, treniņš lieliem fishing video. Here goes nothing. Es esmu pārliecināts, ka šitā nav jābūt. Kad viņa aizlidoja. Man vienkārši atkabinājās pavadiņa zēja. Kā? Labi, ka viņa neizlidoja tālu. Es liekas, būtu jo, what the fuck. Man cerība sāk mirt. Man sāk parādīties sajūta, ka šodien es ņem. Bet tas ir tāpat kā apīšos, tā kā tu eji to mindset, ka nebūs, un tad tev iedod. Jo, zini kā, tu mēģini spēlēties ar likteni, jo liktenis vienmēr mēģina ieriept. Ja viņam saka, ka es negribu zivis, viņš tev iedos tā kā, lai ierieptu. Tas ir tāds mūsu mazais mind games. Es jūtu, ka šis metiens ir tas, kurā es dabūšu zivi. Pastāv risks, ka šitas rozās sūs, ko jūs tagad redzat, jūs viņu redzat pēdējo reizi. Redzi? Tikai vienu reizi. Es paiešu malā. Tā večuk. Aizgāja, izklausījās skaisti aizgāja. Tur kaut kā viņam ir jābūt iekšā tie zivī vairāk, man liekas. Tam metālam būtu jābūt pie pašas mutes tai zivī, ne? Kaut kā tā mums tas stāstīja tajā zvejnieku palīgas skolā. Es tad esmu certificēts daubajums. Pasauties man nakšķis gals šobrīd, tur viss ir pilnīgi noteikti kārtībā. Šādi ir jābūt. Man teica, ka šitā izstās makšķi kā te gali parasti. Tā kā jāpalga drusku labi. Ja mēs kaut ko izvilksim šodien, es būšu ļoti impressed. Tad reāli visi var aizstāt heiteri mutis. Šķēris. Viens vizulis, 2 metiens un kā dirz. Pasties. Es reāli gribu palaist, lai viņš neiet tikai pa virsu. Izšķēdīšu. Kurš, Mairi? Čaus man apdirsās no šitā visu. Tur otrā krastā vispār neskatieties, aizgriezies. Trīžubūrs, incoming. Tas metāliskais, ja? Jā. Ja man pieķersies zivs, pastāv risks, viņa arī norausies. Ja es nebūtu norauts, varbūt man kaut kas pieķertos. Pirmais! Wow! Aiziet! Kurš cits tīrīs Daugavu, ja ne mēs? Balsoja par mums Rektopus partija.
Es kaut ko izmakšķerēju. Austeri. Pasties. Uz trižubu rāķa. Jāši, pasties. Viņai pilns ar austerēniem. Austerēniem? Nu, kādu man izskatās vajag šo baby, visu prikolu, pasties. Tagad es neredzu saklas, atceries. Pasties. Jā, tur what the fuck. Fuck the what? Cita gadījumā skatītāji interesējas, vai mēs šo visu darām nelegāli šobrīd. Nē, mēs iegādājamies zvejošanas atļauju īstenībā. Vienai dienai? Jā, wow, ja domāju. Tas maksāja tikai €25 laikam. €50. Jā? Man noskatīja €50, man ne***s varbūt. Tevi apēc. Man vienkārši atlaidz. Īstenībā, ja mēs tiktu tur galā, tur ir uzreiz dziļums un nebūtu tik traki ar zālēm. Jauņu zāles. Var redzēt, ka šito ir uzpinusi līdaka. Pēc kā to spriedi? Kas ir tie galvenie noteicošie faktori, pēc kuriem tā kā tu orientējies? Tas ir līdakas galas apkārtmērs apmēram. Jā, nu jā, īstenībā. Un šitādi arī liek virsū savu. Vienīgais labums uz to dzelžu trižuburu ir tas, ka viņu var vismaz no zālēm viegli izvilkt. Kur arī viens mūsu kolēģis ir tālāk dziļi iekšā, bet kaut ko makšķirē tālāk, viņš rubīja fišku. Ar savu stulbo €700 makšķiru un €900 spoli. Tālāk fliks saprot, ko viņš dara. Es izvilku lidmašīnu. Kā tu savu lidmašīnu uztaisīji? Ui, pasties. Bam! Cik es domāju, būs jāmēģina vēl kādi citi spoti arī? Nē, nu laikam. Taisās vienkārši nav tas labākais laiks arī laikam. Nu, ķipa mēs no rīta atbraucam paspējām, bet, kad mēs aizbrauksim uz nākamo, jau būs tas sūdīgais zvejas laiks, bet, nu, pulcējies, zin kā. Toreiz, kad tos 11. mājā Dainim zāķi pieķerēs tas lielais. Tu lien, biļķi. Es tev, tu pirms metiena man paprasi, tas ir tavējais? Jā! Bet pirmais loms šīs dienas. Tagad šādi pin ir vaļā. Tev obligāti bija jāmet tieši tur, kur maz pudiņš, ne? Mazie gulbēni. Ir tik rēcīgi, ka mazie pīlēni, mazie gulbēni. Sezona vienkārši visi nopasnāk pirms pāris mēnešiem. Jā, tev viņš tāds visai kliedz, es izšāvu riekas. Ja kas. Paldies, Večka, par info. Ja kas. Tie ir manējie. Zini, kā viņi radās? Es apsparmoju olas. What the fuck is up, YouTube? Šis Tur viss sagrāva. pārplūst, mēs vairs normāli nevaram šeit pamakšēt un īstenībā vajag neķerās. Mēs vienkārši mainīsim spotu, mauksim, paņemt vēl... Kaut kas jānopērk, vēl ir pavadiņas un Vēl kaut ko, jā, un... Varbūt kaut kādas liekas arī uz pludiņa. Cerēsim, ka būs labāks un dāsnāks nākošais spots. Jā, nu mēs pieņem sakāvi šeit šoreiz. Ciemtīšu maizi zivīm. Haudī, mēs atbraucam uz jaunu vietu. Juglas kanāls saucās. Jā, bija jābrauc ar kaut dirsu mežu, bet nu, mēs ir te. Otrā pusē ir jau daudz makšķernieki jau, un šajā pusē bija tikai viens, kuram bija ieķēries zālēs kaut kas. Mēs šeit izvilk, viņš kaut kas sāka mētā, tad mēs ejam te lejā un mēģinam nenomirt, teigies. Nu, šī ir tā vieta, kur varētu atrast vairāk līķus nekā zivis. Es teiktu, ka šeit visticamāk dienā viena cilvēka vismaz noslapko, ja mazāk es svīlies. Labi, īstenībā es pēc jāmētājumas vietas nav tik traki, varētu būt ok. Ne? Nu, te tās zāles nav, te ir daudz tīrāka gultne. Viņas ir tikai šitās, kā viņas sauc, ūdensrozes, bet viņas jau viegli redzēt, paredzēt. Kaut kas te pats niedrais ņemās. Es nezinu, kas lākāja. Tā nebija varda, tā bija zivs paļabona. Tā bija liela zivs. Jā, bet tur dziļums ir fucking drusku virs potītes. Nē, viņi ir īši tās mazās, jo te rekord var pafilmēt, varbūt kamera paņems, viņas te ir miljards. Burtiski varbūt ir par daudz teikts, par skaļu, bet, nu, zin kā. Ej, nost. Kas ir? Kas bija? Tur rītīgi milzīgi kaut kāda palecās. Aha. Tas bija, bļēt, raks. Meistarīgi izrauga no zālēm ārā, pīžģīts. Pašam prieks. Es tikai pašam prieks, tad neko vairāk nevajag. Tā laiva brauc mūsu virzienā atkal. Laikam. Zēl. Vējš viņā iznes uz sānu, tas ir pīžģīts. Pa labi? Jā. Same. Vai kompensēt. O, tur tajā kraštā palicās. Jā. Es saku, viņas te traku. Man šajā žilkās, man šķiet, nezinu. Jā, nu zēju, šitais nav labi. Saka, viņš saka, tie visas zivis uz mums. Ja ne, es būšu vīlais. Labi, es pagaidīšu, lai tie trakākie pārējie cilvēki man pludiņu nahrenizēs. Nu, davai, pludiņu nepievil. Kur tev pludiņš ir? Rekur, tieši priekšā. Paņēm to bumbiņu? Nē, tas bija ātrāk. Es nezināju īstenībā, tur ir vēl pludiņi? Jā.
Nu mums tālāk samainīšu. Ja šo īstenībā sūdīgi redzēt, jā. Un arī kustinās baigi. Viņam, man liekas, par daudz svini varbūt ir virsū. Nu, viņam ir 3, man liekas. Jā. Tā slieka vēl projām ir virsū. Es nezinu, šitā taktika, ķipa, vai strādās vai nē, bet es saku, tur, kur vēders, es pieliku viņam, ķipa, nabas saiti. Izsaka, ka viņam nabas saiti. Šis jau sakropļots, jā. Šo es saucu par double fishing. Es vienkārši paņemu uz spinningu plus uz slieku. Es nezinu, cik tas ir gudri vai stulbi. Es zinu, ka es neesmu pirmais, kurš to izgudroja, bet man viņas tas spēlējās ar mums. Visu laiku lēkā virs ūdens. Es nezinu, tas bija mans plūdiņš vai tur tikko peldēja kaut kas. Es pat nezinu, kādas zivis te iekšā varētu būt. Bet slieciņa man vēl projām turās kā papildus esmu. Gandrīz vidus. Tas čalis teica, ka viņam 4 zivis norāvās. Cik ilgā laikā? Tur tajā krastā tāda alkašu brigāde ir īpaties vienkārši. Tā ir tā klasika, kad jūs izdomājaties divlitrenes, ķipa iztēlojaties. Tā kā tie ir tie fuji, kas ir tās divlitrenes klasiskie. Nu ne jau kā mīmu, bet ķipa daily, tā ka no rīta līdz vakaram. Pietrūkst tie laikam tādi cilvēki. Tad, man liekas, Latvija bija labāka. Karoča, 3 žuburēnēs iet atpūsties. Jāpņem bišķi lielāk un smagāk, jo tur tālāk bišķi uz priekšu rītīgi laikā viņas šito pat slieku nelikšu. Paga. Ej, Dievs, norauj plūdiņa zem ūdens, bet nav. Ej, Dievs. Bet ir šeit dzīvis, tas ir labi. Ir. Bet tik tūbī. Vēl uzreiz sirds sākas izties. Sirds? Jū. Es saku, es arī jūtos tāds intīms un tā kā, ja pieķersies vecīt, tad zinu, kas būs, es sāksim vairāk copēt. Tas viss ir Jēzus rokās. Tas ir Jēzus rokās. Jēzus grib, lai mēs šo filmētu. Jēzus grib, lai mēs filmējam tādu kontentu, tad, nu, kāda ziltiņa ir jāiedod. Jo Jēzus, ar citu, bija makšķernieks. Viņš bija makšķernieks? Vienu brīdi, jā. Viņš nebija tas fuiks, kurš, ķipā, viņš varēja uzbūt. Iedod Džekam, ķipā, zivi, viņš paēdīs vienu dienu, iedod viņam, iemācīja makšķert, viņš paēdīs visu mūžu. Tas bija Jēzus. Jā. Vai man ir vēlme šo darīt? Nē. Vai man tas jādara? Ko tu dari? Man nav izvēles. Es te saduršos vai sagriezu, es te HIV dabūšu, es tev tičēju. Man vēl mikrofons ir līdzi, es nopšos, tas nebūs labi. Es ceru, ka nepaliek baigi strauji dziļāks. Šis bija īstais. Fucking jā. Ūdens īstenībā ļoti labs, bet vienkārši man apsies šo gultni, man bail, ka būs kaut kādi metāli un kaut kādi dzelži. Es sadušos, bet tā visā citādi viss ir safe. Atvaisnājos nedaudz izmaz. Tātad mums ir vēl joprojām 0 zivis, ja? Varbūt jūs uzspiedīsiet tagad subscribe, tie, kas nav to izdarījuši. Es domāju, uzreiz pieķersies. Kā tev liekas, Mairi? Es domāju, ka pilnīgi noteikti. Stabili. Nav cits svarīgs neeksistē. Vismaz viens no jums uzspiežat tagad. Un nākošajos kadros mums vienkārši kritīs zivis ārā, es jums atvičāju. Kā tur zivīm patīk, ķipā, siltums vai vēsums? Viņam it kā citas dzirdēs, ka patīk saulītē sildīties. Man liekas, ka viņam vēsums patīk. Ēna, ķipa? Jā. Jo saulē viņas nekad augšā nav. Bet tur visu laiku šļakstījās un visu. Es iemetu kaut 3 reizes vietā tieši, kur nošļaksies. Man pa vienu brīdi metiena brīdī bija tā, ka viņi tieši lidoja tur, kur viņi šļakstās. Viņi droši vien no tā blīkšķi tāpat samīza. Cik kā jāiztestē visādas stratēģijas? Es iztestēju, vienkārši reku pasies. Šī ir eksperimentu diena. Eksperimentu diena, jā, mums taču pirmā reize, ko tu... Beigās komentāros kāds saka, ka tā ir rītīgi profesionālā metode, ķipa tā kā, ka dēļ, kā jūs aizdomājat? Viņi tad ir priekš iesacējumi diezgan atapīgi, ziņģeki vispār. Es domāju, ka būs pilnīgi pretēji. Gan jau, ka būs pretēji, pie tā kā pilnīgi diametrāli pretēji. Jūs tur makšķerēt vai ko aizbraucāt darīt, bļē, urodi, bļē. Mums šis obligāti Facebookā ir jāieliek. Jā. Obligāti. Tā viņi tad ir. Nē, nu p***ēc var redzēt pilsētnieki b***iem. Es tikai spūdiņu tu mēri makšķerēju. Haudī, fucking pirmā šīs dienas maziņā, poķērām. Bet es zināju, ka viņi būs tik maz, tāpēc viņi tik rāva, jo tā kā, pēc viņi asiņo. Bet viņai ir knapišķi, jā, te? Bet vecīt, ir. Beidzot ir pirmā. Pirmā zivs šodien. Varbūt tu gribi Instagram bildi? Nē. Labi, es nesaprotu viņa asiņošanas iemeslu. Nē, viņa ir diezgan dziļi. Viņai ģipsis bija viņa sala uz roku. Nē, viņa dziļi gan iegāja, jā. Nu, sorry, bet nu. Viņa tāda, tikko. Kā es viņu vienkārši uzcirtu un viņa trāpies. Atštelē, bet ļoti maziņi, tur jāliek dziļāk. Bet jā, vismaz fucking pirmā ir. Ir, bļa, vecīt viens. Atklājam sezonu. Ir jābūt. Nu, man aizķērāsies zāles atkal zāju. Nekas, tagad, nē, būs. Es dabūšu. Redzi, rausta. Davai. Ir, sūna! Ko tur teici, Mair? Neko, es jau teicu, ka būs. Neko. Nu, vo. Siļķīt. Šito mēs vakarā pagatavosim. Šis nav kaut kāds labi, es neatpazīstu zivis. Bet šitā smukāka, ne? Smukāk, jā, bet maziņa. Klona! No? Ir vēl viena. Nice. Bet tāda rītīgi maziņa, bļē. Šito es apēdīšu tagad uzreiz. Zini kā? Ar kaut ko ir jāsāk. Pareizi, Mairi? Tieši tā. Mēs sākam ar mazajām, un tad mēs iesim uz augšu.
skaties, kā viņi ielīdīs zem šā te akmeņa gan jau. Patos sēž. I tad kas tikko notika? Tātad. Šodien mūsu zvejas prieki ir beigušies. Jā, esam kopā noķēruši 3 ziltiņas. Milzīgas, gigantiskas. Milzīgas, nu, jā, ļoti liels. Izmēri čistie. Un, Daudz ko iemācījāmies, aigies. mēs, man liekas, Mēs diezgan mēs ātri mācāmies arī, Jā, un, jā. man liekas, ar katru reizi vienkārši mēs aizvien ātrāk un ātrāk. Papakām arī, kad es 3-4 ziltiņas, kad es 3 pavadas, bet nu, tas jau ņem, zin kā, mācību Paldies process. tiem, kas uzspied subscribe, jo tieši tāpēc mēs arī kaut ko Teiks, neuzspieda. Tad jums jāizdara tagad. Obligāti. Un, jā, ja jums patīk šāda tipa video, jūs gribat, nu, mums, protams, priekšā šos arī lielais projekts Lielais fishing video, jā. Rektupus Copa 2024, kur būs arī traki, tas būs karpas. Tam mēs trenējamies tagad. Tam mēs trenējamies, bet, ja jums patīk, mēs vēl varam arī šajā savu pafilmēt. Tāpēc rakstiet komentāros, spiežat laikus, subscribe un Vienai mēs jūs ar kaut ko ir jāsāk, ar kaut ko jāsāk. Bet mēs iesim apzakt tos, kas neuzspiež subscribe. Jā. Kā tavā tā.